Magnum Social and Medical Care, vienotas klientu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu elektroniskās pārvaldības sistēmas ieviešana lietošanai ilgtermiņa sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un aprūpei pacienta dzīvesvietā. Lūdzu uz skatuves. O pašām beigām. Kamēr nāk, drosmīgi soļo, tātad mikrofoni ieslēgti, tur visam jābūt kārtībā, pults nespiežam pārāk spēcīgi, un tas sensors ir tur pie tehniķiem. Ja? Tad es spiežu uz to pusi. Spiežam uz to pusi. Labi, paldies. Labdien, man sauc Kristiāns Dāvis, un šodien es jums pastāstīšu par mūsu pilotu projektu, kas attiecīgi ir, par ko mums ir liels arī gods un prieks arī stāvēt ar jums, tik kompetentiem kolēģiem šodien priekšā šajā 3. kārtā. Tātad sāksim ar galveno problēmu un izaicinājumiem, kāpēc tad tieši šāds pilotu projekts ir nepieciešams. Primāri un galvenokārt tas tāpēc, ka ir vāji attīstīts digitalizācijas līmenis, kas rada veselības un drošības riskus un ar tiem saistītās arī izmaksas. Kopumā Latvijas pansionātos netiek izmantots klientu un pakalpojumu uzskaits elektroniskās sistēmas. Tātad, ja mēs paskatītos tādā klasiskā Latvijas pansionātā, viss notiek uz papīra lapiņām, uz dzeltenajām lapiņām, uz kaut kādiem pierakstiem, kas, protams, ļoti ievērojami palielina to risku tiem cilvēkiem, kas atrodas šāda tipa institūcijās. Un mēs runājam gan par šo visu medicīnisko sadaļu, gan arī par visu šo aprūpes un sociālo sadaļu. Protams, mūsdienīgi risinājumi vietā ikdienas darba organizācijā, kā jūs minēju, tiek veikti kladītas, uzskaita žurnāli un tā tālāk un tā joprojām. Par veselības un drošības riskiem runājot, tas lielākais risks ir tieši šī zāļu aprite, zāļu ordinācija, nepārskatamība, pārrakstīšanās riska, zāļu marķējums, polifarmācijas, respektīvi kāds var saņemt kaut ko pa daudz, ja kāds ir iedevis jau vienreiz, kāds ir saņēmis kaut ko pa maz, kļūdas risks ir ļoti liels. Tālāk, medicīnisko dokumentu un pacientu pārņemšanas risks. Atkal, tanī brīdī, kad mēs nodrošinām pacientu transportēšanu vai kaut kādu pakalpojumu stacionārā vai kādā citā ārstniecības iestādē, atkal, kā mēs varam pilnvērtīgi nodot šo visu medicīnisko un sociālo dokumentāciju par pacientu augstāka līmeņa ārstniecības iestādē, kas tālāk šo pacientu jau tad ārstē, izvērtē. Atkal tas viss notiek klasiskā formātā, cilvēku atveda, izlika, aizveda, un tas viss tā ļoti haotiski un hektiski notiek, kas nav gluži tāds konstruktīvs un profesionāls veids, kā šīs lietas risināt. Un, protams, arī aprūpes kvalitātes un drošības pārvaldības riski, respektīvi neesoša veselības aprūpes kvalitātes novērtēšana, sūdzība reģistrācija, iekšējo procesu audits, tad viss tādā nedaudz Wild West principā mums šobrīd tas strādā. Kāpēc ir, no kurienes šīs problēmas un šie izaicinājumi nāk? Protams, mēs paši esam tādas nodefinējuši, bet Veselības inspekcija un Labklājības ministrijā tika konstatēts šajā pārbaudē, kas tika veikta 2020. gadā, par to, ka šī situācija ir katastrofāla un ir nopietnas šķērslis turpmākai drošas un kvalitīvas aprūpes attīstībai. Tas ir tas, ko mēs redzam šobrīd, un šis ir ļoti pieklājīgā un maigā formā. Parasti tā ir milzīga papīra kaudze, un mēs vēlamies pāriet no šī uz šo elektroniska, profesionāla, medicīniskā sistēma, kas apvienojās ar visu sociālo pakalpojumu sistēmu, kur tad mēs varam saņemt vienu integrētu, kā lai saka, kārtību, kurā mēs varam izvērtēt visu šo informāciju gan par pacientu veselības stāvokli, gan par sociālo stāvokli, un tāpat laikā arī ģenerēt visu šīs medicīniskās dokumentācijas lietas, kas būtu nepieciešams, pieņemsim, vai tas ir ģimenes ārsts, vai tā ir augstāka līmeņa ārstniecības iestāde, vai jebkurai citai iesaistītai ieinteresētai personai, kam tas būtu aktuāli. Tātad mūsu pilotprojekta mērķis un uzdevumi ir nodrošināt vienotu klientu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu elektroniskās pārvaldības sistēmu ieviešanu Latvijas SACos. Tātad, lai mazinātu ar vāju attīstītu digitalizāciju saistītas pacientu veselības un drošības riskus, kā arī, lai uzlabotu šo quality of care. Tālāk. Pilotprojekta pamatu uzdevums ir, respektīvi, Magnum Social Medical Care sociālās aprūpes centrā Rūrē, Liepājā, ieviest projektu partneri īpaši SAC specifikai pilnveidot sistēmu ar Smart Medical. Tātad, kā jūs redzējāt, iepriekš uzrādītajā attēlā, tas ir Smart Medical pamatbāze, uz kuras tad mēs arī šo visu pakalpojumu pilotētu. Un tad mēs to arī reāli pārbaudītu reālā darbības vidē un izstrādātu vadlīnijas vienot risinājumu ieviešanai nacionālā līmenī. Tātad rezultāts un inovācija. Tātad
radīti ir tas vēlamais sasniegtais rezultāts un inovācija ir tas, kad ir radīti funkcionējuši un visiem pieejami IT, SAC veselības un sociālā aprūpē uz Smart Medical platformas bāzēta sistēma. Tātad mēs runājam šodien par 182 sociālās aprūpes centriem un aptuveni 15,000 cilvēku, kas dzīvo šajos sacos. Tas ir milzīgs cilvēku skaits. Tālāk ir izstrādāts vadlīnijas vienot risinājumu ieviešanai nacionālā līmenī un IT ieviešana veicinās pacientu veselības un drošības risku, tā skaitā zāļu aprits, mediķu dokumentāciju un drošības pārvaldības risku mazināšanos. Atkal, kas ir lielākā kļūda un problēma, kas mums var veselības aprūpē rasties, tas ir, pieņemsim, kaut kāda nezināšana, neizdarība, nenokomunicēšana, kas noved pie kļūdas un eventuāli tas noved pie pacienta veselības stāvokļa riska. Tātad, ieguvumi ir izsakojamība, ieguvums ir nodrošināt ordināciju izmaiņu izsakojamību, mazināts kļūdu skaits, samazināt polifarmācijas risku, samazināts pacientu drošības negadījumu skaits. Papildus tam nodrošināt telemedicīnas risinājumu, mēs nodrošinām lielāku pieejamību pie šiem speciālistiem. Tālāk ir radīta iespēja veikt datu analīzi, ir iespēja nodrošināt kvalitātes un drošības pārvaldu, un atkal šī mērķa grupa ir 15,000 cilvēku. Šī ir realitāte, kas ir cilvēki, kas dzīvo sacos. Mēs gribam dzīvot kādā butaforiskā pasaulē, kur mēs pieņemam, ka cilvēki, kas dzīvo sacos, ir kā visur citur Rietumē Eiropā, jeb senior housingā. Realitāte ir tāda to, ka sacos dzīvo slimi cilvēki, veci cilvēki, un šī veselības aprūpe šajos sociālās aprūpes centros ir neatņemama sastāvdaļa, kas ir jānodrošina sniedzot šo pakalpojumu. Un ir būtiski pieminēt to, ka no 2028. gada 1. janvāra ir obligāta prasība no Veselības ministrijas, kas ir gan nogrozīta likumā, gan arī sociāla pakalpojuma un sociālās palīdzības likumā par to, ka visos sociālās aprūpes centros būs obligāti jābūt ieviestiem veselības punktiem. Projekta periods 21 mēnešus un projekta kopējais budžets 635 365 eiro 83 centi. Paldies par uzmanību jums! Ļoti labi tev izdevās. Paldies par to. Laiks jautājumiem. Atgādinu, mentī.com ir tā vieta, kur jūs varat uzdot jautājumus. Ja gribās uzdot klātesošajiem, arī tādu iespēju mēs varam nodrošināt. Un droši celiet roku, pieies jums mūsu kolēģi ar mikrofonu. Bet tagad lūkojam, ko cilvēki ir uzrakstījuši. Tā. Labi. Kāpēc risinājumi nav ieviesti, jo viss nosauktais faktiski nesot nekas jauns, citēju? Kāpēc risinājumi nav ieviesti, to man ir grūti komentēt, bet tā, ņemot vērā no mūsu perspektīvas kā pakalpojumu sniedzējiem, ir skaidrs to, ka šis te pakalpojums tiek regulēts šobrīd pārsvarā no 1,5 ministrijas. Tātad visu sociālo pakalpojumu kārtību mūsu valstī regulē un organizē un reglamentē Labklājības ministrija. Savukārt, tāpat laikā visus šos te pakalpojumu izpildi, kvalitāti, reģistrācijas un tam līdzīgi pārvalda un pieskat veselības inspekcija. Tad būtībā šeit ir tā situācija to, ka mēs redzam, ka nu jau ministrijas abas divas, gan veselības, gan labklājības, ir nonākušas pie šī kopsaucēja to, ka šī problēma ir jāskatās abām ministrijām vienkops. Līdz ar ko šī problēma tiek risināta, bet, nu, protams, kā kuloros jautājumi tiek risināti, es par to nevaru komentēt. Kā precīzi digitālais risinājums uzlabos mērķa grupas šo te 15,000 pacientu veselību, vai ir kāda statistika par to, ka tieši medikamenti ir pārdozēti, neiedot vai iedot par maz, jo nav bijis digitālais rīks? Nu, kā mēs varam noķert kļūdu, kur mēs nezinām vispār, vai tiek pieļaut un kā tiek pieļaut. Mēs zinām to, ka šis kļūdu risks ir ļoti augsts. Mēs arī kā šeit ir pilna zāle arī praktizējošiem kolēģiem no lielajām slimnīcām. Mēs ļoti labi zinām, kādā stāvoklī nereti cilvēki nonāk šajās slimnīcās, it īpaši, ja mēs runājam par pansionātiem. Un tā problēma jau nereti saistīta ar to, ka šīs te problēmas tiek gana ilgi ignorētas, viņas netiek uzskaitītas, nu, un tā tas cilvēks no dienas dienā dzīvo. Kad sākotnēji viņa šī, pieņemsim, hroniskās saslimšanas kaut kāds sāsinājums būtu sākotnēji viegli atrisināms uz vietas šajai iestādē ar šādu sistēmas esamību un pieejamību un attiecīgā personāla pieejamību. Tā rezultātā pretējā gadījumā, kā tas šobrīd notiek to, ka šie hroniskā stāvokļa sāsinājumi ilgstoši tiek ignorēti un cilvēks eventuāli jau akūtā stāvoklī nonāk uzņemšanas nodaļā. Tad tā visa tas mērķis, protams, būtu arī samazināt šo te akūto stāvokļu rašanos šiem pacientiem, jeb klientiem šajos sociālās aprūpes institūcijās, primāri vienkārši spējot to notvert un novērst. Vai ieviestā IT sistēma būs maksas vai par brīvu citiem lietotājiem pēc projekta ieviešanas? Tas ir jautājums
tām struktūrām valstī, kas šo finansējumu piešķir. Bet atkal, tāpat kā šobrīd šī medicīniskā sistēma, kur mēs izmantojam, kā izmanto jebkura ārstniecības iestāde, kas tas, protams, ir maksas pakalpojums, jo tas ir privāts pakalpojums sniedzējs. Es pieņemu to, ka ja šāda sistēma tiks ieviest no šī konkrētā Blue Bridge Technologies, es pieņemu to, ka tas būs maksas pakalpojums. Un kā tiks nodrošināts, ka tiek ieviests visās SAC, jo projektam nav partneri, kas ir SAC? Mums partneris visam šim pakalpojumam, visam šim pilotprojektam ir kā reizi šīs sistēmas izstrādātājs. SACiem ir reglamentēts, kā jau es minēju iepriekšējā slaidā, to, ka no 2028. gada sociālās aprūpes institūcijā, kurās dzīvo virs 49 cilvēkiem, būs obligāta prasība izveidot veselības punktus. Ja tiek izveidot veselības struktūra, kā šis ambulatorais veselības punkts, tas nozīmē to, ka ir ministru kabinetos definēta un aprakstīta kārtība, kā ir jābūt nodrošinātai medicīniskās dokumentācijas apritei. Šobrīd to var darīt arī papīra formā, bet tā kā mēs visi strauji virzamies uz digitalizāciju un uz kaut kādu progresu, tad arī skaidrs to, ka arī citiem SACiem būs iespēja izmantot šo konkrēto platformu, jo arī viņu kvalitāte pakalpojumam augs no tā. Un tad mums laikam ir jāmēģina precizēt, jo es skatos jautājumi diezgan līdzīgi arī. Sākam ar to, vai šis risinājums tiks pilotēts. Jā, protams. Jā, jo tad cilvēki mēģina saprast, vai tad sanāk, ka tiks pilotēta sistēma, kas jau tiek izmantoti, jā? Vai tas būs praktiski šobrīd tas tam pašiem attiecīgi mūsu partneriem, tas arī ir savā veidā pilotprojekts. Sistēma ir jauna un sistēma ir izstrādāta, un tad attiecīgi šī sistēma tiks pilotēta reālā dzīvē. Un kas būs šī mērķa auditorija, kas tiks iesaistīta šajā pilotprojektā? Tātad mērķa auditorija un tā bāze, kurā tiks šis pilotprojekts īstenots, ir sociālās aprūpes centrs Rūre Liepājā. Un par cik daudz cilvēku skaitu mēs runājam šeit? Aptuveni 170 līdz 180 cilvēki. Bet mēs runājam šobrīd par mērķu grupu, kas atrodas konkrēti šajā sociālās aprūpes centrā, bet arī šis konkrētais modelis strādā pie aprūpes mājās principiem. Tātad tā skaitā arī cilvēki, kas saņem šo sociālo medicīnisko aprūpu mājās, arī tiks pilotēti iekš šī konkrētā pilota projekta. No prezentācijas izrietot, un te būs lieliski iespēja tev arī izstāstīt, vai pareizi saprasts, no prezentācijas izrietot, ka galvenais rezultāts būšot vadlīnijas, vai to izstrādē ir nepieciešams pilotprojekts ar kopējo summu 600 000 eiro. Teiksim tā, šobrīd analoga sistēma, kā mēs esam paši izskatījuši un izvērtējuši, tam līdzīgas nav, kurā būtu apvienot gan šī pilnvērtīgā veselības komponenta, kas ir saintegrēta ar e-veselību, kā arī šī sociālā sadaļa, kas būtu saintegrēta ar Labklājības ministrijas datu bāzēm. Protams, šīs vadlīnijas tiktu izstrādātas, bet arī tas dotu priekšstatu konkrētiem mūsu partneriem par to, cik liela patiesībā ir nepieciešamība pēc šī konkrētā pakalpojuma. Un ir skaidrs to, ka ņemot vērā šo ziņojumu, kas ir izstrādāts kā attiecīgi kā problēmas definējums no Labklājības ministrijas un Veselības inspekcijas, šajā ziņojumā tika nodefinēts problēmas. Mēs šobrīd piedāvājam pilotēt risinājumu tām problēmām. Kur jūs dabūšot attiecīgo personālu pilotēšanai? Mums jau šobrīd ir esoša iestāde, kura funkcionē un uz kuras bāzes tad mēs arī sniedzot šo visu pilotprojektu dokumentāciju arī uzrādījām savu personālu, kurš tad attiecīgi konkrēti un atsevišķi iesaistīsies šī pilotprojekta realizēšanā un pilotēšanā. Tas ir gan medicīnas personāls, tas ir gan sociālais personāls un citi cilvēki, tā skaitā projektu vadītāji un tam līdzīgi. Bet tur būs nepieciešams papildus kaut kādas apmācības, es pieļauju, vai ne? Protams, kā ar jebkuru jaunu, inovatīvu elektronisko sistēmu un datu bāzi, protams, tur ir apmācības, bet atkal tas ir sadarbībā ar mūsu partneriem, ar kuriem mēs šo pakalpojumu pilotēsim. Nedaudz jau tu pieminēji, bet tikko ienāca arī jautājums, vai šis pilotprojekts ietvers tikai pacients un ārsts vai arī citas ārstniecības personas? Mēs runājam par pilnu spektru pakalpojumu, ko katra iestāde nodrošina. Mūsu gadījumā tie ir ārsti, ārsta palīgi, māsas, fizioterapeiti, ergoterapeiti, uzturspeciālisti, sociālai darbinieki, sociālai aprūpētāji, psihologi, kapelāni. Tā kā diezgan daudz šī grupa ir diezgan liela, jo atkal šī visa pieeja šim konkrētiem pakalpojumam, ka mēs runājam par klientu pansionātā, ir skaidrs to, ka ir ļoti daudz dažādas lietas, kas šim cilvēkam ir nepieciešams. Un atkal, kā jau es rādīju bildīties, tas viss tiek dokumentēts vienā vai citā veidā uz lapiņām. Bija fizioterapeits uz lapiņas, bija ārsta apskata uz lapiņas. Nē, mēs to visu piedāvājam atrisināt vienā integrētā sistēmā, kur visas iesaistītās puses var redzēt visu nepieciešamo dokumentāciju par un ap pacientu. Vēl viens jautājums. Vai tad šādai sistēmai nebūtu jābūt valstī, lai privātie atkal nešantažētu valsts budžetu, ka tās ir ar esošiem IT risinājumiem medicīnā? Jūs redzat, ka tas varētu būt kā projekts, ko jūs īstenojat, ko valsts pārņem?
Grūti iedomāties scenāriju, kā valsts pārņem privātu iestādi. Konkrēto pakalpojumu sniedzēju. Un grūti iedomāties scenāriju, kā valsts tagad pēc šī pilota projekta ies un investēs veselu lērumu resursu, lai izstrādātu sistēmu, kur jau principā ir izstrādāta. Tas būtu ļoti neefektīvi, manuprāt. Vai tas varētu būt valsts apmaksāts pakalpojums? Jā, tas es domāju, ka varētu būt, bet tas atkal nav jautājums pie manis, bet vai valsts iet un pārņem, to es šaubos. Vai šis modelis ir kas jauns Latvijā vai arī pasaulē? Noteikti nē. Atkal ir jāskatās, izstrādājot šādu veidu sistēmas un pilotējot šādu veidu pakalpojumus, ir skaidrs to, ka ir jāskatās arī uz ārzemju modeļiem un ārzemju standartiem. Mēs šobrīd esam relatīvi zaļi tajā, ko mēs darām, un tajā mūsu attīstības stadijā tieši ar šiem visiem sociālās aprūpes pakalpojumiem un to integrāciju, jeb integrēto veselības aprūpi, kā to ārzemēs uzrunā un sauc. Tad, protams, mēs ņemam un skatāmies, kā arī ārzemju modeļi strādā, bet atkal mums ir jāņem vērā to, ka ārzemēs tas ir tik advancēti, kad ir senior housing, kur ir senioru mājas, kas dzīvo komunās, un ir nursing home, kas ir būtībā pansionāti mūsu klasiskajā Latvijas interpretācijā, kur atrodas cilvēki nevis tāpēc, ka viņi pārdevuši savu dzīvokli un grib dzīvot komunā, bet tāpēc, ka viņiem ir smagas veselības problēmas, kur rezultātā viņi atrodas iestādē, kur viņiem nodrošina pilnu laiku aprūpi. No jautājumiem tas viss, bet tu pieminēji zaļo krāsu. Šur tur zaļā krāsa ir laba. Tas ir mūsu luksusforu. Principā pastīsimies, kā tad mūsu šodienas klātesošie un attālinātie skatītāji ir jutušies par tikko dzirdēto. Tālūk ir sadalījies 13 labi, 12 vidēji. Uz tiem sarkanajiem kaut kas 11 cilvēkiem nesaķīmiķojās. Paldies par prezentāciju!